Leonards Inkins. Neizmantoto iespēju laiks. Pirmā daļa. Kritiens. Grāmatas ISBN numurs 978 9934 8440 003. Izdevējs Sijā Paks VV. Grāmata nopērkama arī biedrības Latvietis e-grāmatnīcā būtlatvietim.lv. Turpināsim lasīt grāmatas ļoti garo nodaļu Galilejs. Iepriekš stāstu beidzām ar to, kā Leonardam cietumā uzbruka. Par šiem notikumiem vēlāk Aidis Tomsons ar pseudonīmu Alojs Satvars laikrakstā Pilsonis 45. numurā rakstīja. 1990. gadā iestādē OC 7813 Jēkabpilī ieslodzītie izveidoja sabiedriski politisko organizāciju Latvijas Republikas cilvēktiesību aizstāvēšanas grupu Temīda, lai mazinātu noziedzību izraisošus cēloņus un to sekas. Ja šie mērķi īstenotos, tad ieslodzījuma vietas pārstātu pildīt noziedznieku lētā darbaspēka inkubātoru funkcijas, uzlabotos kriminogēnā situācija Latvijas Republikā un līdz ar to atklātos represīvo orgānu VDK, Iekšlietu ministrijas un prokuratūras, uzspēlēt intensīvā darbība, faktiski darbības imitēšana, cīņā ar noziedzību. Ja iedziļinās šo institūtu teorētiskās un praktiskās darbības pamatnostādnēs, tad atklājas brīnumainas lietas. Ņemsim par piemēru LPSR kriminālu kodeksu. Pavirši iepazīstoties ar noziegumus klasificējošiem pantiem, neizpratni varētu izsaukt tikai zināma nenoteiktība soda termiņa plašajā diapazonā, kad, piemēram, par smagu miesas bojājumu nodarīšanu cilvēku var notiesāt ar brīvības atņemšanu no 3 līdz 10 gadiem. Gadu skaitu nosaka nevis likums, bet gan tiesnesis. Par bezgala lielajām variāciju iespējām, ņemot vērā vēl nesen tik populārās pēdiņās telefona tiesības, lai cienījamais lasītājs spriež pats. Šodien pseudopatriotiski noskaņotie mietpilsoņi un viņu vēlētie varas pārstāvji jau pieminētās telefona tiesības ir aizstājuši ar daudz mūsdienīgāku savu interešu aizstāvības metodi. Tagad to sauc par rēķināšanos ar sabiedrisko domu. Tas izpaužas šādi. Ja modē ir humānisms, tad visi tiesājumie saņem minimālu sodu. Ja godā tiek celta cīņa ar organizēto noziedzību, tad par to maksā visi tiesājamie. Uzskatu, ka no nozieguma izdarīšanas attur nevis soda bargums, bet gan tā neizbēgamība. Kādreiz zagļiem nocirt roku, bet tāpēc viņi mazāk nekļuva, un prostitūts Francijā iezīmēja ar neizdzēšamu zīmi, bet nekur citur pasaulē to nebija tik daudz, kā pašā Francijā. Pareizi saprast, tiesneša un visas tiesiskās iekārtas loma būs tad, ja tiesu darbinieki apzināsies pienākumu ne tikai tiesāt, bet galvenokārt gādāt par to, lai cilvēki nenonāktu uz apsūdzēto soli. Tiesnesis, kas studējas tikai tādēļ, lai tiesātu un sodītu, bet neko nedara, lai cilvēki nebūtu jāsoda, likuma kalps un likuma piemērotājs, kas negrib cilvēku labot, bet tikai ar interesi gaida, kur kāds izdarīs noziegumu, lai noziedznieku varētu tiesāt, nav sapratis savu uzdevumu un aicinājumu. Katram ir skaidrs, ka noziedzība rada cēloņi un nevis otrādi, tādēļ cīņa jāvērš pret cēloņiem. Ja neesam rūpējušies, lai bērni jau no mazotnes tiktu likumiski audzināti, mums nav nekādu morālisku tiesību šos cilvēkus vēlāk, kad tie pieauguši, nosodīt. VDK, Iekšlietu ministrijai, prokuratūrai neizdevās pārņemt kontroli pār Temīdas darbību un tās struktūrām.
Līdz ar to šī organizācija iedarbināja procesus, kas veicināja ieslodzīto savstarpējo attiecību uzlabošanos iestādē OC 78-13 un administrācijas patvaļas ierobežošanu. Jāuzsver, ka atšķirībā no citām organizācijām, Temīda ne tikai kritizēja represīvo orgānu darbību un pastāvošo likumdošanu, bet, labi pārzinot reālo stāvokli ieslodzījuma vietās, piedāvāja konstruktīvus risinājumus, kuri neprasīja lielus materiālos ieguldījumus. Tāpēc Temīda kļuva bīstama visai represīvai sistēmai. Dažos kabinetos nekavējoties tika pieņemts lēmums šo organizāciju likvidēt. Viņu rīcības plāns bija šāds: neutralizēt visus iespējamos sakaru kanālus ar ārpasauli, aizstājot tos ar saviem, dezinformējošiem. Sašķelt organizācijas vadību, noskaņot ieslodzītos pret Latvijas Republikas cilvēktiesību aizstāvības grupu Temīda, ar to fiziski izrēķināties, tādā veidā pārtraukt tās darbību. Viens no padomju sistēmas balstiem ir labi organizēts informātoru tīkls, jeb stukači, kuri par savu darbu saņem oficiālu atalgojumu arī ieslodzījuma vietās, neskaitot tās prēmijas, kuras konkrētās ieslodzījuma vietas operatīvā daļa izsniedz saviem informatoriem dažādu dzērienu un narkotiku veidā. Viens no informatoriem OC 78-13 bija Dižgalvis, kurš atklājis Temīdas sakarnieku, mēģināja to uzpirkt, lai viņš nelegāli ienestu zonā degvīnu. Šo akciju organizēja kapteinis Čeraps, bet Dižgalvis bija tikai izpildītājs. Akcijas plāns bija vienkāršs, bet iedarbīgs. Čeraps nogādāja noteiktā vietā tēju un degvīnu. Savukārt Dižgalvis Temīdas sakarniekam stādījās priekšā kā grupas Helsinki 86 dalībnieks un lūdza šo cilvēku nogādāt visu minēto zonā. Turklāt, lai saglabātu savu morāli izturētu un nepatiesi represētu 10 gadi patriota veidolu, viņš paskaidroja, ka degvīnu apmainīs pret produktiem. Dienā, kad sakarniekam vajadzēja visu minēto nogādāt zonā, pats Čeraps jau formā kā operatīvās daļas priekšnieks viņu sagaidīja caurlaides telpās un veica kratīšanu. Tikai pateicoties Temīdas darbinieku modrībai, sakarnieks tika laicīgi brīdināts un provokācija neizdevās. Sašķelšanu īstenoja, izmantojot pastāvošos likumus, kur ir paredzēta iespēja represīviem orgāniem sodu mīkstināt vai pastiprināt, ja uzskata, ka tiesa ir pārņēmusi pārāk mīkstu vai bargu soda mēru. Leonardam Inkinam steidzīgi tika noņemti visi formālie režīma pārkāpumi, kur ierobežo ieslodzītāju iespēju atbrīvoties nosacīti un tam līdzīgi, un viņš tika pārvests uz nometinājumu koloniju. Atliek tikai pateikties laimīgam gadījumam un Tālavam Junģa kungam, ka atlikušo soda daļu viņš varēja izciest Latvijā, nevis Arhangeļskas apgabalā. Iespēja robežās līdzīgi izrīkojās arī ar dažiem citiem Temīdas dalībniekiem, bet ar pārējiem. Jēkabpils labošanas darba iestādē ieradās pilnvaroti VDK pārstāvji. Viņi tikās ar Dižgalvi un vienojās par to, ka Dižgalvis sagatavo spridzekļus, kas ir domāti terorisku aktu veikšanai šajā iestādē. Turklāt savu plānu realizācijā viņam obligāti bija jāiesaist arī kāds no Temīdas dalībniekiem vai atbalstītājiem. Vienalga kādā veidā, pat izmantojot viltu vai rīkojoties nelietīgi. Galvenais, lai apkārtējos vēlāk būtu iespējams pārliecināt, ka Dižgalvis un Temīdas pārstāvis ir labi pazīstami un lai teroristiskā akta organizēšanu varētu pasniegt kā Temīdas darbu. Tikko nogranda pirmais sprādziens, tā sākās vainīgo meklēšana pēc jau iepriekš izstrādātā scenārija. Izmeklēšanu galvenokārt veica zonas pēdiņās autoritātes, jo administrācija viņiem lika saprast, ka šis terora akts, uzspridzināta zonas dežūra daļa, ir veikts tādēļ, lai zonā varētu ievest OMON vienību, un līdz ar to tiktu likvidētas pat tās cilvēcības kripatiņas, kas bija sasniegtas līdz šim, un atkal sāktos administrācijas patvaļa ar visām no tā izrietošām sekām. Šī izmeklēšana, protams, bija visai specifiska, jo akcijas organizētājiem jau viss bija zināms. Tādēļ melnā darba veicēji
it kā pratināšanas nolūkā, vienkārši fiziski izrēķinājās ar Temīdas dalībniekiem. Analizējot šos notikumus, atliek atcerēties veco Staļina nometņu principu. Zinām ieslodzīto daļu par nožēlojamiem Jūdas grašiem izrēķinājās ar tiem, kuri uzskati un rīcība nesaskanēja ar represīvo orgānu vēlmēm. Gribas jautāt, vai pēdiņās autoritātes, kuras piedalījās šajā akcijā, spēs paziņot, ka viņi ir kalpojuši taisnīgai lietai vai runājot viņu valodā pa ņaķijām. Padomājiet, kas jūs bijāt vakar un par ko kļūsiet rīt. Domāsim visi, jo vēsture mēdz atkārtoties. Aloiss Atvars. Atsauksmes pēc tam bija pamatīgas, jo arī žurnālistiem, kas mani apmeklēja, bija grūti saprast, kas tad tur īsti notiek. Galu galā, tajos laikos tas bija milzīgs notikums. Tas nebija vienkārši kaut kādas prasības. Toreiz tas nozīmēja vēršanos pret visu Padomju Savienību un tās likumiem. Viens es to nepaveicu. Mani atbalstīja cilvēki, kas domāja līdzīgi. Tādējādi varai bijām kļuvuši par neērtu un karstu kumosu, ko nevarēja norīt, bet spļaut ārā arī nedrīkstēja. Zonā sākām izdot arī savu preses izdevumu, kuriem nebija daudz numuru. Man jau bija izveidojušās labas attiecības ar LNK Staburaga nodaļu, un esmu vienīgais šīs organizācijas biedrs, kurš iestājies šajā organizācijā, atrodoties cietumā. Tikai pēc iznākšanas no cietuma es varēju aiziet uz biroju, lai parakstītu papīrus, saņemtu apliecību un kļūtu par oficiālu LNK biedru. Taču darbojos es ar viņiem kopā jau pirms tam. Vadībai ar Kiršteinu galvgalī bija pat atsevišķa sēde par to, ko ar mani darīt. Uzņemt mani bija problēmas, tāpēc viņi to visu laiku atlika un piemēroja visādu status quo. Iedomājieties, ko organizācijas pretiniekiem nozīmētu mana tūlītēja oficiāla uzņemšana, jo nedrīkst tomēr aizmirst, kā atrados ieslodzījumā, un tādēļ skaitījos pēdiņās noziedznieks. Jāpiebilst, ka šī kustība iestājās par Latvijas neatkarību atšķirībā no LTF, jeb Latvijas Tautas frontes, kas vēlējās panākt Latvijas autonomiju PSRS sastāvā. Latvijas vēsturē tajā laikā tika uzšķirta pilsoņu kongresa lapa. Tiem, kas šo vēstures daļu nepārzina, ir grūti saprast, kādu iespēju mēs palaidām garām. Lielas lietas varēja padarīt, bet to neizmantojām. Latvijas Republikas pilsoņu kongresa sasaukšana, kas sākās ar pilsoņu un kandidātu reģistrāciju, bija LNK un citu patriotisku organizāciju darbības rezultāts. Okupētajā Latvijā padomju vara reformējās un radās 4. Maija republika, Latvijas PSR pienākumu un tiesību mantiniece. Visi kolonisti kļuva par pastāvīgajiem iedzīvotājiem. Tam paralēli notika otrs process – veidojās pilsoņu kongress. Vispirms tika reģistrēti tie pilsoņi, kuriem bija Latvijas pilsonība un pēcteči no 1940. gada. Vajadzēja parakstīt dokumentu, kas apliecināja, ka atbilst prasībām, un tad izsniedza pilsoņa apliecību, kurai bija diezgan liels spēks. Augstākā padome to neatzina, taču pašvaldības gan. Pats esmu ar šādu apliecību šķērsojis Latvijas robežu, braucot uz Lietuvu, un robežsargi atzina šo dokumentu par derīgu un nekādu pasi neprasīja. Reģistrēja arī pilsoņu kandidātus. Tie bija iebraucēji. Viņiem bija cits papīrs jāparaksta, kurā kandidāts atzīst Latvijas okupāciju, zina, ka pēc likuma viņš šeit atrodas nelegāli, bet vēlas būt šīs valsts pilsoņi. Kas šeit ir svarīgi? Augstāko padomi vēlēja arī padomju okupācijas karaspēks, bet pilsoņu kongresu tikai reģistrētie pilsoņi un pilsoņu kandidātu pārstāvji. Ap 800 000 piedalījās šajās vēlēšanās, taču šo labi sākto lietu, neprasmes un prasmīgas pretdarbības, kā arī nodevības un muļķības dēļ neizdevās īstenot, un saziedoto milzīgo naudas summu izsaimniekoja. Par Latvijas Republikas pilsoņu kongresu turpmāk rakstīšu vairāk un izsmeļošāk. Šeit tikai dažos spalvas vilcienos.
Arī es veicu pilsoņu reģistrāciju. Loģiski, ka cietumā, kur visi uzrauga un audzinātāji ir padomju armijas formas tērpos, nekādas dižās runas par perestroiku un neatkarību nevarēja būt. Tur nebija gandrīz neviena latvieša. Viens gan bija. Vēlāk viņš kļuva par iestādes priekšnieku. Grūti iedomāties, kas notika šo virsnieku galvās, kad es sāku reģistrēt visus, kas tur cietumā bija. Sākumā slepus pa stūriem, vēlāk jau nekaunīgi noliku galdu, sastājās rinda un viss notika. Reģistrēja 625 no aptuveni 1000, kas Jēkabpils labošanas darbu kolonijā, iestādē OC 78, 13 bija. Es biju kļuvis pagalam nērts, un kaut kā vajadzēja no manis tikt vaļā. Nelaimes gadījums ar mani notikt vairs nevarēja, jo man bija pietiekami laba aizmugura, ieskaitot ārpusē sacautot troksni. Tas vienkārši izskatītos pārāk uzkrītoši. Vienīgais atlika mani kaut kur aizsūtīt. Ar manu smago pantu režīma mīkstinājums man bija tikpat kā neaizsniedzams. Pirmos 4 gadus varēja par to pat nesapņot, bet pēc 4 gadiem savukārt administrācija aizbildinājās ar manu veselības stāvokli un likumā paredzēto režīmu mīkstinājumu nepiemēroja. Jocīgi sanāk, veselības stāvoklis man tiešām nebija labs, tāpēc pienācās diētiskā pārtika. Lai saņemtu diētu, mana veselība tam atbilda, taču režīma mīkstināšanai pēc administrācijas mājiena tomēr nederēja. Jāpiebilst, ka režīma mīkstināšana tolaik nozīmēja braucienu uz Krievijas ziemeļiem meža darbos. Latvijā vēl nebija šāda režīma iestādes, uz kuru sūtīt, nebija jau arī tādu mežu. Un kāda gan jēga no režīma mīkstinājuma, ja tevi tāpat aizsūta kaut kur taigas dziļumos? Savā brīvajā laikā tur varēja aiziet vai nu uz vietējo ciemu, kur dzīvoja apsargi, vai arī turpat mežā pie lāčiem. Tāpēc par to arī vēl varēja domāt, braukt vai nē. Administrācija man ilgi atteica režīma mīkstināšanu, sakot, ka ar tādu veselības stāvokli man tur nav ko darīt, tāpēc jāsēž šeit. Taču pēc šiem notikumiem man tika piemērots režīma mīkstinājums. Un 1990. gada 8. jūnijā Jēkabpils tiesa man mainīja soda izciešanas režīmu no pastiprinātā uz koloniju nometinājumu. Lai apturētu mūsu uzsāktās darbības un mūsu, piemēram, nesakot ieslodzītie citās zonās, lielāko daļu buntavnieku izsūtīja uz citām zonām PSRS teritorijā. Arī man noņēma visus iepriekšējos disciplināros sodus, pievēra acis uz veselības stāvokli un mīkstināja režīmu, tādējādi aizvācot prom no Jēkabpils pastiprinātā režīma kolonijas uz koloniju nometinājumu. Kur konkrēti man būs jāizcieš atlikušais sods, tad vēl nezināju. Bet nojautas un baumas jau bija, tāpēc veicu pēdiņās preventīvus pasākumus. 1990. gada 4. aprīlī administrācijai iesniedza LPSR iekšlietu ministram protestu. 1918. gada 18. novembrī nodibinājās Latvijas Republika. Latvijas pilsonība nav juridiski anulēta. Visas personas, neatkarīgi no tautības, kuras bija Latvijas Republikas pilsoņi Latvijas sagrābšanas dienā 1940. gada 17. jūnijā, un viņa pēcnācēji saglabā savu statusu arī šodien. Protestēja pret ieslodzīto Latvijas Republikas pilsoņu izsūtīšanu uz PSRS. Mana nosūtīšana tālākā soda termiņa izciešanai ārpus Latvijas Republikas ir rupja cilvēktiesību normu pārkāpšana, sakarā ar to, ka esmu Latvijas Republikas pilsonis un esmu tiesāts pēc LPSR krimināla kodeksa. Par pamatu nosūtīšanai ir mana politiskā pārliecība. No brīža, kad tikšu izsaukts uz etapu, piesaku bada streiku. Nepieļaušu sevi izmantot kā lētu darba spēku citas valsts interesēs. Paraksts un datums. Šodien šīs rindas izklausās naivi, un naivs šķiet arī lasītājam. Šodien rakstīt daudz latviskāk, bet šeit saglabāju oriģinālu tekstu. Visus manus cīņu biedrus izņemot mani, aizsūtīja atlikušo sodu izciest Krievijā. Tas notika tā. Mūs visus sadzina Stolipinā,
speciāli ierīkots dzelzceļa vagons ieslodzīto pārvadāšanai, un 1990. gada 5. jūlijā ieveda Rīgas centrālcietumā. Tur mūs ievietoja vienā lielajā kamerā, paredzēta cilvēkiem 70, un tad pa vienam izsauca. Izsauktie atpakaļ vairs neatgriezās, līdz paliku viens pats. Bija komiski skatīties, kā ēdienreizēs atvēra kormušku, lodziņu, pa kur deva ēdienu, un pieliekusies sarga galva jautāja, kāpēc tik pārpildītā cietumā es viens pats aizņemu tik lielu kameru. Uz ko es viņam atjautāju? Tu man to jautā, drīzāk es no tevis gribu zināt uz šo jautājumu atbildi. Rīgas centrālcietums tolaik vairāk līdzinājās skudru pūznim, ne cietumam. Visas sienas vienos caurumos, zīmītes pa šiem caurumiem ceļoja labāk nekā ar valsts pastu. Tajā laikā cietumā bija tikai komunistiskās partijas izdevumi, cīņa, pravda un tam līdzīgi. Nebija, piemēram, žurnāla Liesma. Pa caurumu pastu uz citām kamerām es izsūtīju zīmītes, ka Latvija ir okupēta teritorija un ka mēs pret to protestējot atsakāmies lasīt tādas komunistiskas avīzes. Nākamajā dienā kameras atteicās ņemt laikrakstus. Ar to arī mana neziņa par manu stāvokli beidzās. Priekšniecībai bija sagādājis tādas galvas sāpes, ka mani aizsūtīja uz misu Bauskas rajonā. Tās priekšnieks jau mani ieraugot skaidru un gaišu pateica, ka labāk redz mani ejam nekā nākam. Misā bija izveidots līdz šim Latvijā nebijis speciāls režīms tiem ieslodzītajiem, kam tika piemērota soda mīkstināšana. Es biju viens no pirmajiem, kurš šādu sodu izcieta Latvijā, jo Latvija formāli jau bija neatkarīga un neloģiski būtu neatkarīgai valstī savus ieslodzītos sūtīt izciest sodu citā valstī. Tāpēc steigā šāds režīms tika izveidots arī Latvijā. Bet pārējos tomēr aizveda turpmāko sodu izciest Krievijā. Tagad nedaudz atkārtošos un atgādināšu, kāpēc mūsu aizvešanas rīkojās Čeka, lai izravētu pēdējās mūsu darbības sekas Jēkabpils pastiprinātā režīma kolonijā. Tas ir apklusināt pēdējos atbalstītājus un tos, kuri palika šajā iestādē. Tieši Čeka, jo šāda operācija rīkošana jau bija Čekas kompetencē, un ieslodzījuma vieta administrācija tādas lietas neorganizēja. Mūsu grupējumam tuvu stāvēja, ar tā dalībniekiem bieži tikās, daudz runāja un tā tālāk, tas pats, kurš mēģināja mani nogalināt. Ārēji viņš tēloja patriotisku latvieti un šādu savu nostāju diezgan atklāti demonstrēja. Tā kā viņš uzturējās mūsu sabiedrībā, ieslodzīto acīs viņš bija viens no mums, un būtība bija šāda. Iestādē OC 7813 ieradās 2 Čekas darbinieki un lika minētai personai izgatavot bumbu, ar izejvielām viņa palīdzēja, un novietot sprākstvielu iestādes dežūrdaļā, kur uzturas cietumsargi. Viņš visu tā arī izdarīja, un noteiktā laikā bumba sprāga, sārdot dežūrdaļu. Zonā sākās liels satraukums, vainīgo meklēšana un baumošana. Sakarā ar šo atgadījumu tika pastiprināts iestādes režīms, liektas tikšanās ar tuviniekiem un tā tālāk, par ko ieslodzītie nepriecājas. Ieslodzītajiem prasmīgi tika doti mājieni par to, kas šo bumbu uzspridzināja un kāpēc tagad ieslodzītajiem ir izjaukta ierastā dzīve un radušies sarežģījumi. Tādējādi ieslodzītie tika uzkūdīti iestādē palikušajiem, maniem atbalstītājiem un cīnītājiem. Sākās izrēķināšanās, tādējādi pilnībā apklusinot jebkādu darbību pret pastāvošo varu un cietumu administrāciju. Šim cilvēkam par veikto provokāciju samaksāja 25 rubļus un iedeva 2 konjaka pudeles. Tādi bija tie Jūdas graši, un tāda bija notikumu attīstība. Pēc nokļūšanas brīvībā laikrakstā Pavalsnieks rakstīja: ar mērķi mazināt noziedzību izraisošos cēloņus un to sekas, 1990. gadā labošanas darbu iestādē
OC 78 13 ieslodzītie izveidoja Latvijas Republikas cilvēku tiesību aizstāvēšanas grupas Temīda iniciatīvas grupu, kurā drīz vien iesaistījās garīdznieki, studenti un cilvēki, kas agrāk strādājuši dažādās ieslodzījuma vietās. Grupas dalībnieki reāli apzinājās esošo stāvokli, kā arī to, kas ir nepieciešams, lai situācija ieslodzījuma vietās uzlabotos. Tik vākt un apkopot informāciju par ieslodzījuma vietām, tiesas un prokuratūras darbību. Centās panākt daudzu spriedumu pārskatīšanu, cīnījās par ieslodzīto tiesībām un soda izciešanas vietu reformu. Izveidoja nelegālus sakars ar ieslodzītajiem citās slēgtās iestādēs. Temīdas biedri uzskatīja, ka jebkura ieslodzījuma vieta ir tikai šīs valsts minimodelis, un ir nereāli panākt jebkādas būtiskas pārmaiņas ieslodzījuma vietās, nemainot pašu valsts iekārtu. Lai panāktu nepieciešamās pārmaiņas, ir jāpanāk šīm pārmaiņām atbilstošu politisko spēku nākšanu pie varas. Šāda politiskā izvēle tika izdarīta, un Temīda pilnībā atbalstīja Latvijas Republikas pilsoņu kongresu. Temīdas dalībnieki aktīvi iesaistījās dažādu pilsoņu kongresu un to atbalstošu organizāciju materiālu izplatīšanā, pilsoņu un to kandidātu reģistrēšanā ieslodzījuma vietās. Arī brīvībā bieži vien šī reģistrēšana notika puslegālā stāvoklī. Nav grūti iedomāties, ko tas prasīja no Temīdas dalībniekiem nebrīvē. Iestādē OC 78 13 Jēkabpilī tika reģistrēti 625 pilsoņi un kandidāti no 1000 ieslodzītajiem. Aktīvi iesaistoties politiskos notikumos, panācām, ka gan iekšlietu ministrija, gan prokuratūra neuzdrošinājās mūs atklāti represēt. Grupa guva zināmu autoritāti arī ieslodzīto vidū, nodibināja sakars ar dažādām organizācijām un nodrošināja savai darbībai to atbalstu. Tādējādi kļuva par pārāk lielu kumosu LPSR represīvajam aparātam, lai uzreiz norītu. Ļoti daudz palīdzēja LNNK Staburaga nodaļa un tās dalībnieks Egons Vīksne. Tam sekoja priekšlikuma izstrāde, dažādas nelegāli nosūtītas publikācijas presē, tikšanās ar organizāciju pārstāvjiem, skumji, ka vietējā LNNK Jēkabpils nodaļa no mums norobežojās, un ieslodzīto streika organizēšana. Pēc LPSR augstākās padomes vēlēšanām Latvijas Republikas cilvēku tiesību aizstāvības grupa Temīda nelegāli iesniedz augstākās padomes aizsardzības un iekšlietu komisijai savus priekšlikumus par nepieciešamajām pārmaiņām soda izciešanas iestādēs un guva necerētu atsaucību. Uz Jēkabpils labošanas darbu koloniju satikties ar mums brauca Tālavs Jundzis, Ivars Silārs un citi augstākās padomes deputāti kopā ar Latvijas televīziju. Mēs bijām sasnieguši to līmeni, kad kļuvām ļoti bīstami pastāvošai varai un iekšlietu struktūrām. Bīstami ar savu aktivitāti, pārdomāto rīcību, argumentētajām pretenzijām un konkrētiem, praktiski īstenojamiem priekšlikumiem. Ar šo brīdi sākās grupas darbības bremzēšana un padarīšana par neefektīvu apelēšanu pie padomju varas sirdsapziņas. Tika neutralizēta sakara ar ārpasauli vai arī tie aizstāti ar dezinformējošiem, sašķelta organizācijas vadība, ieslodzītie noskaņoti pret grupu un tās darbību. Mani, kā grupas vadītāji, no Jēkabpils pastiprinātā režīma labošanas darba kolonijas pārvietoja uz koloniju nometinājumu, misā, kas automātiski radīja dažādas baumas starp ieslodzītajiem. Tika organizēta dežūrdaļas uzspridzināšana iestādē OC 78 13. Daļa grupas dalībnieku tika nosūtīta tālākai soda izciešanai Krievijā, daļa fiziski iespaidoti. Atrodoties misā, koordinēja grupas darbību, iesaistīja tajā jaunus dalībniekus, nodibināja personiskus kontaktus ar augstākās padomes aizsardzības un iekšlietu cilvēktiesību komisijām. Sākās milzīga vēstuļu plūde no dažādām ieslodzījuma vietām, kā arī no ieslodzīto tuviniekiem ar lūgumu palīdzēt. Grupas darbība
pārvērtās par nebeidzamu saraksti starp dažādiem cilvēkiem un valsts varas pārstāvjiem, iestādēm. Kā rezultātā reāla darbība apsīka. Uzradās daudz labvēļu, kuri mēģināja ietekmēt, lai Latvijas Republikas cilvēktiesību aizstāvības grupa Temīda pārvērstos par labdarības un advokātu kantori. Pie tam bez līdzekļiem. Kā rezultātā daudz grupas dalībnieki darbību tajā izbeidza. Secinājums ir paradoxāls. Atrodoties ieslodzījumā, bet balstot savu darbību uz konkrētām politiskām nostādnēm, izdevās panākt vairāk nekā atrodoties brīvībā un nodarbojoties ar pēdiņās cilvēktiesībām. Pavalsnieks, 35. 153. numurs, 1993. gadā. Cilvēktiesības, nācijas tiesības un visas citas iespējamās tiesības pastāv tikai tur, kur par šīm tiesībām cīnās, un ir diezgan mazsvarīgi, kā pusē ir likums un kam ir taisnība. Un cīņa nekad nav viegla, bieži iznāk zaudēt un smagi ciest. Turpinot Temīdas darbību, bija jāsakārto reorganizācijas juridiskā puse. Tajā laikā mums bija maz saprašanas par to, kas ir organizācija, kādiem jābūt statūtiem, kādām iestāšanās anketām, kā sadarboties ar valsti, un kas ir valsts, vai pārtapusī okupācijas pašpārvalde, vai Latvijas Republikas pilsoņu kongress. Un nebija jau arī nekādas pieredzes. Padomju Savienībā nebija nekādu Temīdu, LNNK, Fronšu un citu. Arī izgatavot zīmogu nebija vienkārši, un Temīdai tas tā pa īstam arī neizdevās. Izgatavoja pats. Tātad 1990. gada 16. oktobrī, pulcējušies pie Aida Tomsona dzīvoklī, dibinājām pēdiņās jau esošu un darbojošos organizāciju. Organizācijā bija vairāk dalībnieku, bet tobrīd uzskatījām, ka, lai dibinātu, pietiks ar 3. Gaida Bērziņa bija atbraukusi no Jākapils, tāpat, kas minēts šajā grāmatā vairākas reizes, bijusi ieslodzījuma vietas OC 7813 cenzora. Mūsu kopēji pieņemtais dibināšanas dokuments bija šāds. Rīga, 1990. gada 16. septembris. Latvijas Republikas cilvēku tiesību aizstāvēšanas grupas Temīda dibināšanas protokols. Latvijas Republikas cilvēktiesību aizstāvības grupas Temīda dibināšanas kopsapulcē tika apstiprināti statūti, ievēlēta vadība un pieņemts lēmums lūgt Latvijas komiteju piereģistrēt Latvijas Republikas cilvēktiesību aizstāvības grupu Temīda kā organizāciju, kuri atzīst Latvijas komiteju par vienīgo Latvijas Republikas pilsoņu tiesisko pārstāvi un atļaut piedalīties Latvijas komitejas iekšlietu komisijas darbā. Rīgas grupas vadītājs Aidis Tomsona kungs, Jēkabpils grupas vadītāja Gaida Bērziņas kundze un Latvijas Republikas cilvēktiesību aizstāvības grupas Temīda priekšsēdētājs Leonards Inkins. Un tad tapa nākamais dokuments. Rīga, 1990. gada 7. novembris. Latvijas komitejai. Lūdzam Latvijas komiteju piereģistrēt Latvijas Republikas cilvēktiesību aizstāvības grupu Temīda kā sabiedriski politisku organizāciju, kuri atzīst Latvijas komiteju par vienīgo Latvijas Republikas pilsoņu tiesisku pārstāvi un atļaut piedalīties Latvijas komitejas iekšlietu komisijas darbā. Latvijas Republikas cilvēktiesība aizstāvības grupas Temīda vārdā Leonards Inkins. Un 1990. gada 21. novembrī Pilsoņu kongresa Latvijas komiteja bija klāta un atbildēja uz jautājumiem, reģistrēja Latvijas Republikas cilvēktiesību aizstāvības grupu Temīda. Atrodoties jau uz brīvām kājām, turpināja aizstāvēt ieslodzītos ne tikai ar publikācijām, bet veic arī dažādus pēdiņās organizatoriskos pasākumus. 1991. gada 15. oktobrī daudzām organizācijām izsūtīja vienāda satura vēstules, aicinājumus. Piemēram, šeit publicēja vienu no daudzajiem. Latvijas cilvēktiesību līgai, Starptautiskās cilvēktiesību organizācijas Latvijas sekcijai. Šodien ir daudz dažādu organizāciju,
bet nav tādu, kas rezultātīvi cīnītos par ieslodzīto tiesībām. Tās valsts struktūra vienības, kurām būtu jāuzrauga notiekošais ieslodzījuma vietās un jāaizstāv ieslodzīto intereses pret administrācijas patvaļu un tā tālāk, ir izveidotas uz LPSR likumdošanas bāzes, kur atvasināta no PSRS likumiem un pilda represīvo orgānu funkcijas. Sagaidīt kaut kādu pretimnākšanu cilvēktiesību jomā bez sabiedrības spiediena no tām ir neiespējami. Arī pastāvošām cilvēktiesību aizsardzības organizācijām kaut ko reāli panākt ir grūti. Sākumā, kad tās tika dibinātas, to darbībā vēl bija jaušami kādi panākumi. Tagad valsts represīvie orgāni ir piemērojušies jaunajiem apstākļiem, izstrādājuši jaunu taktiku, kā neutralizēt šo organizāciju darbību. Ņemot vērā iepriekš minēto, ir radusies nepieciešamība, lai daudzās organizācijas savus spēkus apvienotu. Tas varētu notikt tā. Kopējiem spēkiem tiktu veidotas dažādas grupas, piemēram, veselības aizsardzības grupa apsekot ieslodzīto veselības stāvokli, objektīvi novērtētu šajā jomā esošo situāciju ieslodzījuma vietās, preses grupa nodarbotos ar informācijas vākšanu, apkopošanu un izplatīšanu. Vēl cita grupa veiktu misijas darbu ieslodzījuma vietās un tā tālāk. Lai šīs izveidotās grupas varētu panākt vēlamo un nerastos dažādi iekšēji konflikti, to darbība nedrīkstētu būt saistīta ar politiku. Visa minētā sakarā lūdzam Latvijas Cilvēktiesību līgas starptautiskās cilvēktiesību organizācijas Latvijā sekcijas vadību atbalstīt šo iniciatīvu un veicināt tās realizāciju. Un saņēmu šādu atbildi. Augsti godātais Inkina kungs, jūsu iniciatīvas grupas vēstuli saņemt un tajā izteiktie priekšlikumi apspriesti organizācijas sekretariātā. Pieņemts lēmums iepazīties ar iniciatīvas grupu un detalizētāku piedāvātās sadarbības koncepciju. Šajā sakarā aicinu jūs apspriest iespēju ierasties uz sekretariāta personāla sastāva sēdi šā gada 12. novembrī 12:00 Rīgā Strelnieku ielā 1B biedrības Ziemeļblāzma telpās. Ar cieņu Mirta Āriņa, 1991. gada 4. novembrī. Kaut sākumā atsaucība no citām organizācijām bija liela, ar laiku atbalsts noplaka. Tomēr izdevās izveidot dažas darba grupas. Veselības aizsardzības grupa 1991. gada 10. decembrī rakstīja: Latvijas Republikas iekšlietu ministrijas ieslodzījuma vietu departamenta priekšniekam M.I. Aleksandroviču kungam. Ņemot vērā politiskās un ekonomiskās pārmaiņas Latvijas Republikā, sabiedrībai rodas iespēja aktīvi iesaistīties šo pārmaiņu veicināšanas procesā un ar dažādu sabiedrisku organizāciju starpniecību paust savu viedokli, kā arī aktīvi darboties, lai veicinātu atsevišķu problēmu risinājumu. Šai sakarā sabiedriskās organizācijas ir izveidojušas savu pārstāvi kopīgas darba grupas. Viena no tām ir Veselības aizsardzības grupa, kur izveidota ar nolūku apzināt Latvijas Republikas ieslodzīto veselības stāvokli, objektīvi novērtēt esošo situāciju ieslodzījuma vietās un rast iespēju stāvokļa uzlabošanai. Tādēļ lūdzam jūs sniegt mums informāciju šādos jautājumos. Pirmkārt, cik ieslodzīto atrodas ieslodzījuma vietās Latvijas Republikā un katrā no tām? Otrakārt, kāds ir ieslodzīto veselības stāvoklis katrā konkrētajā ieslodzījuma iestādē, uzrādot konkrētus uzvārdus? A. Invalīdi, B. Tuberkulozes slimnieki, C. Diabētiķi, D. Citi specifiski saslimšanas gadījumi. Treškārt, kādi medikamenti ir nepieciešami iepriekš minētajiem ieslodzītajiem, uzrādot konkrētus uzvārdus? Ceturtkārt, kādas iekārtas ir nepieciešams, lai sanitārās daļas ieslodzījuma vietās atbilstu vispār pieņemtajām normām? Lūdzam atbildes uz konkrētajiem jautājumiem mums sniegt mēnešu laikā. LNNK
reliģijas sekcija LSNL, LRCTAG, Temīda. Man bieži rakstīja ieslodzīto radinieki, it sevišķi sievas, un tad palīdzēja iespēju robežās. Parasti manas iespējas ierobežojās ar kāda iesnieguma, lūguma, atgādinājuma vai paziņojuma uzrakstīšanu. Piemēram, 1992. gada 23. februārī rakstīja: Latvijas Republikas iekšlietu ministrijas ieslodzījuma vietu departamenta priekšniekam M.I. Aleksandroviču kungam. Iestādē OC 78-21 atrodas notiesātie Jānis Malbārds un brāļi Deivijs Liesmanis, Andris Liesmanis. Lai novērstu noziegumu izdarīšanu, jeb izrēķināšanos, lūdzu Jāni Malbārdi nenosūtīt uz vienu LDI kopā ar Deiviju Liesmani un Andri Liesmani, kuri ir izdarītā nozieguma līdzdalībnieki. Ar patiesu cieņu Leonards Inkins. Un jau 1992. gada 10. martā Latvijas Republikas Pilsoņu kongresa priekšsēdim paziņoja: Latvijas Republikas Pilsoņu kongresa priekšsēdētājiem paziņojums. Iepazīstoties ar Latvijas Republikas Pilsoņu kongresa 9. sesijas aicinājumu laikā līdz Konstitucionālo varas institūtu darbības atjaunošanai izveidot pagaidu ministru kabinetu, Latvijas Republikas cilvēktiesība aizstāvēšanas grupa Temīda paziņo, ka pašreiz reālo varu īstenojošās institūcijas nav spējīgas veikt radikālas pārmaiņas penitenciārajā sistēmā. Visi iepriekšējie mēģinājumi atklāja padomi likumdevēji, un to izpildu orgāni nespēja veikt šādu reformu. Līdz ar to ieslodzījuma vietas turpina pastāvēt kā noziedzības inkubators. Virspusējie, kosmētiskie likumdošanas aktu pilnveidošanas mēģinājumi ir neefektīvi. Latvijas Republikas cilvēktiesība aizstāvēšanas grupas Temīda izstrādātā un LPSRAP iesniegtā soda izpildes vietu modeļa koncepcija nesaņēma nepieciešamo izpratni un atbalstu. Latvijas Republikas cilvēktiesība aizstāvības grupa Temīda atbalsta Latvijas Republikas Pilsoņu kongresa 9. sesijas aicinājumu un ir gatava piedalīties pagaidu ministru kabineta veidošanā, pievēršot savu darbību galvenokārt Latvijas Republikas penitenciārās sistēmas uzbūvei, kā arī ar noziedzību saistīto problēmu risināšanā. Latvijas Republikas cilvēktiesība aizstāvības grupas Temīda priekšsēdētājs Leonards Inkins. Arī, kad veidojās pēdiņās ēnu kabinets, jeb rīcības koalīcija, mani kā Temīdas pārstāvi Aidis Tomsons pilnvaroja tajā darboties. 1992. gada 1. decembrī. Pilnvaru. Latvijas Republikas cilvēktiesība aizstāvēšanas grupa Temīda pilnvaro organizācijas priekšsēdētāju Leonardu Inkinu būt mūsu pārstāvim rīcības koalīcijā. Jautājums izskatīts un apstiprināts Latvijas Republikas cilvēktiesība aizstāvības grupas grupu padomē 1992. gada 28. novembrī. Grupu padomes vārdā Aidis Tomsons. Visas vēstules sūtīja uz pašdarinātām veidlapām. Tobrīd nebija datoru un nevarēja nodrukāt arī tipografiski. Tāpēc izmantoja nopērkamos un uzlīmējamos burtiņus. Tad oriģināli pavairoja un veidlaps bija gatavs. Grūtāk bija ar aploksnēm. Nopērkamas bija tikai Padomju Savienībā izdotas aploksnes, kuras bija vienādas un uzrakstīts bija krieviski. Juris Vidiņš Helsinki 86 bija pamanījies nodrukāt savas aploksnes, un arī es ko līdzīgu mēģināju darīt. Izjauc jau esošu aploksni, apzīmēju kontūru, tad ar uzlīmējumiem burtiņiem aprakstīju visu, kā nepieciešams, un nokopēju LNNK birojā Ģertrūdes ielā. Salocīju, salīmēju un aploksne gatava. Skatos debesīs, redzu gaismu uz austām. Skatos
ūdenī, redzu dzelmi atspīdām. Es gribu dzīvot, es gribu mirt. Es gribu dzīvot, es gribu mirt. Klausos debesīs, dzirdu saucam palīgā. Klausos ūdenī, dzirdu dzelmi bangojām. Es gribu dzīvot, es gribu mirt. Es gribu dzīvot, es gribu mirt. Raugos cilvēkos, redzu gaismu no rietā.